Nu, ko, beidzot viņi ir atgriezušies savā dzimtajās ārēs, tie ir brāļi no grupas Brāļi Dēkas. Jā, daudzu jūsu mīļākā country grupa un daudz no klausītājiem gatavi mums bučot kājas par to, ka mēs esam viņus uzaicinājuši šodien. Tas viss jūsu dēļ, dārgie klausītāji. Jā. Nē, tu 25. atnākt uz kaut kādu agru rīta šovu, tas ir varoņdarbs. Un mēs arī neesam baigi traki nokavējuši arī. Es jūsu vietā atteiktos vienkārši. Mēs nepavilktu. Tāpēc mēs esam grupa Dēka. Dēka. Kā Dēkais sokājās, jeb sociājās tajā aizvadītajā svētku laikā? Jeb socēnieks bija kaut kāds. Kur tad ir tas sots, vai viņam gribās kaut ko, ja viņš nevar vairs noturēt? Vai iešaut bišķiņ kaut ko? Kā sociājās? Visiem priecīgus svētkus un visiem jaukas sajūtas atpakaļ pie ierastajiem darba ritmiem. Sestdienā mēs bijām vienā tādā privātā Tur tās bikses nospēlē. Nē, tās humpalās nospēlē. Jā. Kur nospēlējām? Nosakt vai pirms kādam laiku vajag? Jā. Nē, es nesaku viņas nemaz. Šitās jau foršas ir platās bikses, tas foršas stilīgi, man liekas. Jā, bet kādā ziņā sestdienā mēs iesākām mūsu lielo garo braucienu koncertā dzimšanas mūsu draugam, kur bija sabiedrības krējums visāds un tur vēl kas ne. Sabiedrības skābais krējums. Jā. Kā tu jau biji pie krējuma, kur tu vēl Es arī bija biju pie palicis pāri? Mēs bijām dažādos skābajos krējumos. Mēs bijām Lilostē. Lielastē jūs bijāt? Nūdistenē. Nūdistenē nodevāt. Mēs skābais krējums. Jā, tur bija dzimšanas dienas tustiņš, tur Rolands Če uzstājās arī tur, un tad mēs tur uzstājāmies, un tad nodevām uguņus skaidrā prātā, teiksim tā. Skaidrā prātā, un pēc tam vēl kādu mūlī tikai. Jā. Ne, mums skaidrais ir otrādi. Lai to savu country Nē, viņš Če uzspēlēja vēl tur. Viņš izrādīja cieņu šoreiz. Man jau arī likās, ka viņš medību laukus spēlēs, bet nenospēlēja. Jūs netaisieties repot sākt kaut kad, kaut kad jau ir jau. Ir jau kaut kas. Es jau tur tā dikcija jau ir, kāda viņi ir tur tajā dziedāšanā. Pātrinam Spotify, YouTube un tad. Bet, ko es gribēju teikt? Nu labi, bet tas bija kad? Tas bija sestdien. Tas bija ieskaies. Tas bija sestdien. Tas jau. Jā, par Rīgotu mēs izdomājām, par svētkiem mēs izdomājām, ka mēs nespēlēsim. Nē, mums bija visādi piedāvājumi, bet visi neviens negribēja maksāt, tāpēc, ka es saprotu, ka līgo laikā jāspēlē, jāsaņem honorārs reiz 3 vai 4, un viņi negribēja tā darīt. Un tad mēs arī negribējām tā darīt. Bet piedāvājumi... Vai tiešām viņi nesaprot, ka jūs to visu darat peļņas nolūkos, vai ne? Vai ne? Kas tas ir? Kurš tas ir tāds taisīs? Jums jau tas svētki ir pie vietas, vadē, bet galvenais ir peļņas nolūks. Nu jā, tas ir tur šovs un cirks, tur jau nevar tā vienkārši. Jūs taču no tā iztiekat, dzīvojat. Ieguldat savās nākamajos projektos. Ne jau mēs pašajiem tur rakstītās, ne jau mums rakstītās dziesmas. Taču neizēdat biezpienāt to visu. Vai medu, tranu medu. Ar tranu pieniņu. Bet mēs sākām mazliet ātrāk. Bišu spērma, man liekas, tā skaitās īstenībā. Bišus pat tranu pieniņš, bišu spērma, laikam es tā saprotu. Jā, un viņš ļoti labi ir cilvēkiem libido un auglībai, tā kā droši ēdat ar karotēm. Grupa Dēka mums atnesa spērmu. Tranu. Viņiem dziesma, es seju sēklu. Tas tāpēc arī. Sēklu, jā. Nu tad viss tad tikai bija sestdienā un nekā pēc tam vairs nebija, jā? Tā, pagaidz, jau pēc dienas viss ir sajukuši. Mēs jau domājam, ka jūs divu to tur sēžamo vietu augstumā kaut kur esat lekuši pāri kaut kādam. Nē, mēs šoreiz izdomājam, mums parasti tā ir, bet mēs šoreiz izdomājam, ka mēs negribam. Okay. Kā jūs svinējāt? Vienkārši tā, kā parasti cilvēki. Jā, mēs bijām Ogrē, man tur maz mājiņa pie pašas upes ir, un tad mēs tur saicinājām visādus draugus, un tad draudzene bija dusmīgi, tāpēc, kad bija pārāk daudz draugu, laikam, pie 30 cilvēkiem mēs tur beigās salasījāmies. Tas jau nav daudz, tas nav daudz. Nu, mums tas ir daudz, pēc tam pašam jāvāc viss ir, un neviens tur baigi nenovērtē tavu darbu, ielikt to, tad ir pa daudz. Tas gan, jā. Un pēc tam tu tāds tā kā nabaks, pēc tam sēdi, tur domā, johaidī, tāpēc, ka ne, honorārs nebija, bet mēs no rītas 9 visi aizbraucām forši ar laivām no Glāžas šķūņa.
kur Lielvārs lidlauks, tur glāžšķūnis, tad izbraucam ar tām laivām. Un, Johaidī, tur man vismaz sanāca tā draudzene beigās izdomāja, tad vispār 2 draudzene beigās Līgo beidzot izdomāja, ka viņi teica, lai es palikšu mājās, tur vēl jāpiekārto, tad es ar suni bijām, un tad tās pārējās tur 9-10 laivas, un tad es beigās viens pats maucu visus tos. Likās 3-4 stundas paērēs, tepat pa straumu būs viss forši. Un Aliņa nepalīdzās. Šitā te sen nebija dabūjis. Un vēl plusā tam visam, visi skatos, zieķējās ar to savu SPV, LGBTQ smēri, ja, lai tā saule nenāk virsū. Un es domāju, es esmu diezgan, Kas tā pa smēri tāda ir? SPV tā kaut kā. Lai saules iedegšanas krēms. Lai pat rāniņu nekļūtu. Lai pat rāniņu nekļūtu, pieniņu, jā. Lūk, un es domāju, man jau tāda patīk saule pievelkoši, nedaudz to čigānu, to ritmu sitam tur. Un domāju, man nevajadzēs. 2 stundas vēlāk. Visi pleci apdeguši nabagam, un tagad, viss sāpīgi, viss slikti. Kā ideja kreklu uzvilkt neiedomājies, jā? Nē, man jau bija kreklas mugurā. Cauri kreklam bija. Tev bija šoferi. Sēsas kreklu gan neliku, bet, kreklas nebija tas mātes sitamais, vai tas sievas sitamais mātes sitamais. To es arī gribēju prasīt. Tu visu laiku šito te. Draudzēt. Jautājums, kad jūs precēsieties? Es viņu bildināju īstenībā tagad. 10 gadu jubileja bija 22. janvārī. Tāpēc tu uzvilki to sitamo. Jā. Lai redz, kurš lai pierod jau. Un tāpēc viņš nesaka nevis sievas, tāpēc viņš saka mātes sitamais krekls. Tāpēc, ka Līgo vēl dzīve ir. Māte gan vairs nav. Un es atkal biju laivā ar Reinu Puriņu, mūsu trompetistu. Tur arī labs stāsts. Kas iedod viņš tāds to ar trompetistu. Ekstra svaru iedod laivā. Viņam 2 laivas vajadzēja. Teorētiski. Un tad mēs tur rīvējāmies pie tiem moļiem ik pa laikam kaut kur. Un tad pašās beigās pie pēdējā līkumā mēs izdomājām, ka mēs varbūt ļausim, lai mūs apmet riņķī. Tad mēs apmetāmies riņķī un aizgāja kameras un telefonu un viss tukšās pudeles, paldies savācējiem, kas pa ceļam savāca. Un tad telefons aizgāja pa burbuli. Stulbākais jau tas, ka viņš tagad izdomāja, ka viņš 6 mēnešus jau nav nedzers vairāk, ka tā viņam ļoti patika iedzert un uzpīpēt. Un tad viņš tagad nabaks pazaudēs, tas Reinis, nabaks korpulentais mūsu trompetists pazaudēs to telefonu, nabaks tajā upē. Skaidrā prātā. Un viņš aizbrauc blien apakaļ, un viņš nedzert, ne pīpēt vairs. Kur likties vispār. Mēs sakam, beidzot būs iemesls, tad kādu aliņu varbūt iedzert. Bet nē, vispār neizdzer neko. Tā kā, malac. Un būtu dzērs, nebūtu šitādi Visdrīzāk. Jo tur jau līdzsvars labāks paliek. Bet mums tur forši atbraucām. Vienīgais, pēc tā, kad sākās tas laiva brauciens no tā paša rīta, tad baigi nepaliek vairāk spēka, neko tur baigi tur ballēties. Bet, pēc 2. 3. dzēriena tur jau viss kārtībā, protams, ir. Bet tad mums bija ieplānots, atvedām savu skaņu sistēmu, karaoke visu spēlējām, tur arī no dēkas mums bija cilvēki visādi. Tad tur tik lēdām vaļā, un tas bija forši. Kurš gabals tā gāja visvairāk? Visvairāk, jau vecāks. Mammu es gribu. Mammu es gribu. Māmu, es gribu sēt tevi apakaļ. Bet nē, tur visi klasiskās, visas Raimonda Pauls dziesmas, tur gāja viss, protams. Un tad arī vēlāk, kad jau bija situsi tā stunda pēc 11-12, ka saulīt jau bija ritējis, tad mēs uzlikām ārā porši pie upītes ekrānu, ko mēs bijām no pavagu uztaisījuši uz projektoru, skatījāmies limuzīnu. Porno versija. Limuzīns Jāņu trans pieniņu krāsā. Porno versija. Un pēc tam aizgājā porno skatījāmies. Un tad Jā, māt. Mutā. Jā. Un tad jau bija kaut kā viņš visu laiku var runāt. Viņš varētu runāt kādu stundu mierīgi. Un es domāju, ka viņš man pasadīja, lai atbrauc ciemos. Kā baterijas jau ir uzlādētas? Saules baterijas. Kāpēc? Saules baterijas. Viņam cepuri tāpēc ir, jo tā, kad salādējās pa daudz, tad vispār ir. Jā. Viņš uzlādē un tev uzliek. Kā jums gāja, ko tu jūs darījāt? Mēs šāds ejam. Bet mēs peļņas nolūkos. Mēs bijām peļņas nolūkos vairākās vietās, jā, bet klausies, kur jums tagad kaut kas ir, kaut kas tāds? Jā, tagad mums būs... Tad žurnālistisks jautājums, kādi jūs nākotnes plāni? Aiziet, es jau stāstīju par bērnu albumu vai vēl nē?
To viņš stāstīja. Tas vispār nav peļņas variants. Ēnu dienās vēlreiz vajag pastāstīt. Jā, bet tas vispār nav domāts peļņas, kā peļņas pasākums, bet gribam uzrakstīt bērnu albumu. Mēs, kā teikt, iesēt cēklu nākotnē. Jā, teiksim tā, bērnos iesiet cēklu. Tā pilsēta, jā, mēs zinām. Bet bērnu albums bija jāplānots, tāpēc, ka, tur, protams, ka var labi nopelnīt. Un kas tur būs pa dziesmām? Pirmā, kā man ienāca prātā. Tev konfektīti? Nē, pirmā, es domāju, uzreiz, kad nāk prātā, mēs esam uz skatuves un ir bērnu pulks liels, un tad mēs sakam, kā saka, pelītē, pīpelītē. Tas bija skaidrs, ka jūs arestēs, protams. Jā, bet tā bija tāda ideja, tas vēl nav pārinties, jā. Tur mēs arī esam bijuši, jā. Starp citu, Alīsas ielā, Bārinties, nē, tur bija bērnams. Tur mēs nebijām. Tur jūs vēl neesat bijuši. Tur mēs vēl neesam gaidiet, jā. Bet mums būs koncerti, tagad sāksies tie country, visi tie ir 3, man liekas, tagad tas Bauskas country festivāls bija oriģināli, viņš tagad pārceļās uz Salkrastiem un Steampunk festivāls viņš būs. Tā viņš saprata. Jā, Salkrastos būs arī. Tev būs Salkrastos arī. Steampunks, tur afišas jau viena maza afiša ir jau. 11. jūlijas. Jā. Jūs tur būsiet zvejnieks. Mēs tur būsim. Tagad zvejnieks svētki būs, jā? Kas ir Steampunks izstāst? Vot redzi, tas ir tā kā es sapratu, bija tā Mad Max filma, zini tā, tur, kur... Jā. It kā retro, bet baigi futuristiski. Jā. Tā, es līdz galam nesaprotu, kā tas līmēs ar to pusi. Tāds retro apvienots ar baigo tādiem... mehānismiem, visādiem paštaisītiem visādiem, kas ir, nesam uztaisīsim. Pagaid, tā jums arī jāpielāgojas, jums ir kaut kādas īpašas mums ir vēsturiskie spēkrati, tas derēs. Nevis vēsturis spēkrats, bet vecs sūds. Vecs sūds jums ir, jā? Vecs sūds. Tā kā tur aizbrauks, tad tas būs, bet tas ir 11. Bet pirms tam mums vēl ir Tukumā, 3. jūlijā būs country svētki. Arī kaut kādi tagad laikam jauni vai veci, es nezinu, bet tur ātri mūs sazināja, pateicām šitādu lielu ciparu un man teica nekāda problēma. Un tad pēc tam ir Salkrasti, un tad ir 11. augusts, ir country Iecava. Un tad es saprotu, ka ir alus festivāls Hops apakaļ, bet viņš nebūs, viņš būs hip-hops. Jā, nē, viņš tagad būs turpat Rīgā, kā to laukumu sauc tur, kur... Esplanāde, bet viņš bija Brīvības laukums. Viņš bija jūnijā, jūlijā, tagad būs laikam septembrī, ja, kaut kā no 3. līdz 6. Tādas baumas dzirdu. Un tad mums Raņa, ko mēs uzrakstījām Raņa albums ar Raņa Dzeju, tad būs ar Aspazijas muzejā. Tas būs muzeja dienas laikam. Jā. 11. septembris. Tur mēs vienu, jo mēs arī... Kādas attiecības ar Raini, kā jums tur ir? Viens koncertnieks mums bija. Viņu nav kur spēlēt. Mūs jau sagaida, ka mēs tur taisīsim cirku, bet pie Raņa baigi tur nevar neko cirkot. Ir tas Raņa albums Tāls noskaņas zilā vakarā, jā, kuru no tiem mēs varētu tagad paklausīties, piemēram. Kuru jums pašiem? Var jau visus. Rainīt, kā dārgu. Nē, tur ir diezgan... Man pat nāc balvus patīk ļoti. Atšķirībā no citām tev patīk šitais albums. No citām mūsu dziesmām noteikti, ka jā. Pārējie visi ir VS. Godīgi, tā jau sanāk. Jā, mums jau uzlikt. Jūras vaidi. Jā. Kurš no jums ir tas pavārs? Tu esi pavārs. Es šodien apakaļ uz darbu. Vies uz darbu šodien, jā? Es ar mašīnu braukšu ar VS. Vai labi, Raini liksim mierā. Tas pēc svētkiem varbūt nemaz jā, pārāk mierīgi. Jā, varbūt tieši pēc svētkiem. Un ko tu taisīsi šodien pusdienās? Tu jau zini, ko tu taisīsi? Mums ir jauna ēdienkarte. Pēc tam mēs beigās uzliksim. Jauna ēdienkarte un taisīsim ēdienu pamatā. Jā. Ēdienu jūs taisīsiet? Jā, pavāra mēdz uztaisīt ēstrību. Viņi nav tā, ka viņi tikai ēd. Jā. Darbinieku pusdienas ir 1:30, tā kā droši, dāmas un kungi, kas meklē darbu, var arī paēst. Tie, kas meklē darbu. Jā, pastrādāt un tad paēst. Un maksā arī normāli. Kolosāli. Man liekas, ka mums viss ar jums ir skaidrs. Jūs tagad variet iet prom. Kad tas bērnu albums būs? Nezinu, tā kā jāizdara.
Labi. Tā kā būs. Pagaidām. Kad viņš būs, tā kā būs. Dejām līnīdējas. Līnīdējas. Garas līnijas. Sadodamies rokās. Jūs arī mākat līnīdējas? Jā, tur jau ir tās, soļi, kuras tur tās, vienkārši. tā ir mūsu dziesmē, mēs mākam. Tur baigi Bet viegli. interesanti, tā dziesma tiešām viņa ir tik vienkārši, ka nu, tur skaidrs, ka bērns to var izdarīt. Bet ir interesanti, kad ir bijuši pilsētas svētki, kur mēs viņus spēlējam. Nu, tur visus sasauc, un tur tie soļi ir tik vienkārši, ka tur pat, es nezinu, pat vēs var to izdarīt. Ja? Un, jā, un man ir bijuši mazi bērni opā šitā tēma, ka mēs tur visi dejam, veci somas un pieaugušie. Un tad citi, kas saprot, atkal no kaut kādas citas puses, kā viņi tur saprot, bet nu beigās visi dansā. Tā ir tāda ļoti vienkārši, ļoti gandrīz stulba dziesma, bet strādā. Tieši to mums arī šorīt gribās. Kaut ko stulbu. Jā. Es dzirdēju, pa ceļam braucu pirms sanāca. Jūs atradāt to uzvarētāju. Jā. Kas bija tas, viņam bija tas, kad veidināja, nestoties to, mēģināja visu izveidot, tāpat bija jāveidina vēlreiz. Tas visur līmējās iekšā. Visur, jā. Nu, kad jūs aiziesiet, mēs tad arī izveidināsim. Mēģināsim. Tos dēkas smaku jau ārā nedabūs. Grupa dēka pie mums ciemos bija, nu tad visi pieceļamies kājās. Sastājamies viens otram blakus vai aiz muguras un aiziet, jā. Lūdzu, līnīdējas.